sveiks, Mihal. Tātad es esmu Diāna. Šobrīd esmu atbildīga par Geoface projekta attīstību Latvijā. Geoface pirmsākumi ir rodami aptuveni pirms 7 gadiem Lietuvā, kad lauksaimniecības nozares profesionāļi, eksperti un agronomi sanāca kopā un nolēma, ka ir jāizveido šāda lauksaimniecības pārvaldības sistēma, kas palīdzētu lauksaimniekiem vieglāk tikt skaidrībā ar visu to datu apjomu, kas šobrīd ir viņu rīcībā. Nu, un tā tika uzsākti programmēšanas darbi, kas ilga aptuveni 3 gadus, un sistēma tika piedāvāta Lietuvas tirgu lauksaimniekiem. Un tad nedaudz vēlāk tika nolemts piedāvāt arī Latvijā šādu opciju un mazliet vairāk pielāgot arī vietējiem lauksaimniekam. Un, var teikt, ar to arī sākās tad Geoface Latvijas stāsts. Un tad, ja mēs bišķi iedziļināsimies par Geoface būtību kā tāda, ja? Tad galvenais jautājums, protams, mēs viņu redzam sociālā vidē, ja? Sociālās medijos, ja? Ko Geoface dara un ko tas dod lauksaimniekam? Tātad Geoface ir lauksaimniecības pārvaldības sistēma, kur lauksaimnieks var pārvaldīt savu saimniecību, sākot pat no darba plānošanas līdz finanšu aprēķiniem. Mēs piedāvājam ne tikai šo ikdienas darbu uzskaiti, bet arī modernās tehnoloģijas, kas ir satelīta dati un telemātika. Un tādi saīsinājumi parasti, kas tiek diezgan bieži izmantoti lauksaimnieku vidū, ceļš tajos brīžos, kad ir jāraksta kaut kāds atskaites, tas ir lācis, vācs, tad ķīmijas noliktavā, lauku menedžments, jā. Kā tas saistās ar Geoface, kāda ir tā datu integrācija un ko mēs varam iegūt no Geoface, kā viņš palīdz šajā gadījumā? Jā, lūk, mums ir datu integrācija ar vairākām valsts institūcijām, kā jau tu minēji ar šo ladu. No lada Geoface sistēmā var ērti ieimportēt savas saimniecības laukus. Viņi uzreiz ir redzami arī kartē. Ērti viņas var pārskatīt, tiek ielādēti ar visām kultūrām, bloka numuriem, robežām, un var sākt arī visus fiksēt savus darbus uz lauka. Savukārt, pēc tam, kad ir veikti visi, piemēram, mēslošanas vai smidzināšanas darbi, Geoface sistēma automātiski uzģenerē atskaites par izlietotajiem tātad pesticīdiem vai mēslošanas, kaļķošanas līdzekļiem, un šīs atskaites var ērti eksportēt uz valsts augu aizsardzības dienestā līdz pārvaldības sistēmu. Tātad tas mūsu mērķis ir, kad nav jāizmanto daudz dažādas sistēmas, mēs piedāvājam visu vienā. Tātad visu šo saimniecības uzskaiti, datu importu, eksportu uz citām sistēmām, lai nebūtu jāizmanto, lai nebūtu jālieto daudz sarežģītas sistēmas un viņas jāapgūst, jātērē laiks. Tad Geoface ir šī platforma, kur to var ērti un vienkārši izdarīt. Tad viss palielam viss vienā, jā? Jā, principā viss vienā sistēmā. Tas ir tas mūsu mērķis. Un līdz ar to tad, pēc būtības, ja tu strādā šajā konkrētajā sistēmā, tad tev nav nekas jādublē, jau tās valsts iestāžu mājaslapās, jā, kur tev jāformatē kaut kādas atskaites vēl kaut kāds. Jā, tieši tā, jā, ļoti ērti ir pieteikties šiem ekoskēmu atbalsta maksājumiem, vienkārši noeksportējot atskaiti no Geoface uz Līz, un tad, vienkāršiem vārdiem sakot, šie dati no Geoface sakrīt līdz sistēmas tajās sadaļās, kur tas ir nepieciešams, un nekādu, arī iespēju, ir samazināta iespēja kļūdīties datu ievadē manuāli. Ja. Bet tad sanāk tā, ka Geoface pēc būtības nav, mums tirgu ir diezgan daudz brīvpieejas kaut kādas programmas, ja. Es saprotu, ka tā programma ir domāta vairāk tā kā ikdienas darbam, ja, ka tu vari tur plānot savus laukus, apskatīties, kā izskatās tavi lauki no satelīta, ja. Varbūt tur veidot mēslošanas kartes vai kaut kas cits, ja. Bet ir tāds galvenais jautājums, kāda ir tā būtiskākā atšķirības starp tam brīvpieejas, varbūt kaut kādām bezmaksas sistēmām un Geoface, vai tā kā zemnieks saprot to starpību un kas ir tāds galvenais iegūms lietojot to sistēmu?
Jā. Lūk, šobrīd tirgu ir pieejamas daudz dažādas lauksaimniecības pārvaldības sistēmas, kas ir izstrādātas arī varbūt Vācijā, Dānijā, bet tādas, teiksim, kuras būtu vairāk piemērotas Latvijas lauksaimniekam un kuras ir latviešu valodā, tādas varētu teikt, kad ir 3. Viena no tām ir Geofejs, tad ir arī Agronons un Mans lauks. Ar ko mēs atšķiramies no mūsu konkurentiem? Ar to, ka mēs piedāvājam šīs modernās digitālās tehnoloģijas, kas ir satelīta dati, kad datora ekrānā saimnieks var sekot līdzi tam, kā attīstās veģetācija uz viņa laukiem. Ko tas dod? Kāds ir ieguvums? Principā, kad var diagnosticēt problēmu vietas, pēc ziemas var pārskatīt sējumus un konstatēt, kuri lauki vai lauka daļas būs jāpārsēj. Attiecīgi jau uzreiz arī saplānot, var izveidot mainīgās devas kartes slāpeklim un kaisīt slāpeklim mainīgu devu. Vēl var veikt ražas prognozes mūsu sistēmā. Mēs iegūstam satelīta attēlus un aprēķinot to veģetāciju uz lauka, ir iespējams izveidot ražas prognozi, kāds ir tas ražas potenciāls šajā sezonā uz lauka. Skaidrs, un tad, kas būties saistā, protams, neesmu baigais eksperts šajā jomā, kas saistīts ir ar tām sistēmām lauku menedžmentu, jā, bet, to, ko es dzirdu, jā, tad pēc būtības tirgu jums konkrētajā niša, kur strādā Geofejs sistēma, nav konkurentu, jo tas, par ko mēs runājam, tas, kas ir, principā, brīvpieeja vai tas sistēmas, kuru konfigurācijas neatļauj, monitorēt laukus, jā, tikai veikt kaut kādus uzskaits, tas ir pavisam cits kaut kāds, jā, jo tad es sapratu, Geofejs, viņš piedāvā tā kā to pilnu paketi, kas ir vajadzīgs no, principā, ķīmijas noliktavas, jā, līdz tāda, principā, lauku darbiem, jā, kas ir, principā, lauku darbu plānošana un tādā garā arī sagatavot atskaitas. Tas ir diezgan interesanti, un varbūt arī pastāstīt, par tām sistēmām, kas tur vēl jums ir integrētas. Tur, es tā sapratu, attīstāt arī to Mapon, jā? Jā, sistēmu. Tieši tā. Varbūt arī pastāstīt, kas tas? Šobrīd mums notiek programmēšanas darbi arī telemātikas jomā, jo pirms tam mums bija noslēgta līgumi ar dažādām tehnikas kompānijām par telemātikas datu apmaiņu, un tas bija, piemēram, Case, New Holland, Steyr, John Deere, bet, kā mēs sapratām, galvenā problēma ir tā, ka Latvijas lauksaimniekam šis tehnikas parks ir ļoti dažāds, sākot no kaut kādiem, varbūt, Belarus traktoriem līdz pat advancētiem Case kombainiem. Un līdz ar to, kā tad redzēt visu šo tehnikas parku vienā sistēmā, atslēgas vārds ir Mapon. Mēs nolēmām sadarboties ar Mapon telemātikas datu jomā, jo daudzi mūsu klienti jau izmanto Mapon pakalpojumus un daudzi lauksaimnieki izmanto. Un jā, šobrīd noris programmēšanas darbi, tie jau ir finiša taisnē. Kad šī funkcija būs pieejama, tad klienti Geofejs sistēmā varēs sekot līdzi savai tehnikai, viņas kustībai, kur ir uz lauka, piemēram, traktors, ko viņš dara, cik viņš ir strādājis darba stundas, kāds ir degvielas atlikums, tvertnē, motorstundas, daudz citus datus. Un, protams, arī visi tie, kas vēlēsies, varēs izmantot šīs Mapon GPS iekārtas savās saimniecībās uz tām tehnikas vienībām, uz kurām vēlēsies un sekot līdzi. Visai arī telemātikai. Beigās sanāk tā, ka tu vari arī ne tikai sekot līdz savam laukam, jā, un plānot lauku darbus, bet arī, principā, arī apkopes lauksaimniecības tehnikai, kas tev ir pieejama. Pie tam arī, sakot, no Belarusa beidzot, tur, es nezinu, Fendo, vai ne? Jā, tieši tā. Jā. Tieši šo tā kā mēs arī virzamies, jo tā kā tāda vairāk vēl lielāka automatizācija un integrācija starp datiem, tehniku, cilvēku, tas ir tā kāds mūsu nākotnes redzējums. Šobrīd mēs strādājam arī pie tā, lai Linas Agro klientiem būtu opcija nevadīt pavadzīmes Geofejs sistēmā, bet viņas vienkārši no klienta portāla aizeksportēt uz Geofejs un visi dati par to, kas ir iegādāts no Linas Agro, vai tur kādas sēklas, minerālu mēslu vai augu aizsardzības līdzekļi. Visu šo informāciju jau būtu pieejama sistēmā. Tā tad atkrīt
manuāls ievades darbs, minimizēts kļūdas procents un jā, tā kā vairāk laika lauksaimniekam strādāt uz lauka, nevis darboties datorā. Un kāds vēl tirgu piedāvā kaut ko tādu, vai tas ir principā? Šobrīd nē. Šobrīd mēs esam vienīgie. Jā. Tad tiem, kas grib ietaupīt resursus, jā, tīri uz grāmatvedībām un saimniecības vadību, tad tas ir, tā, kā es vispār to dzirdu, jā, tad tas ir palielam varbūt ļoti labi aizstāts ar šā veida digitālu tehnoloģiju. Jā, tieši tā, uz to mēs arī tā kā virzamies, lai pēc iespējas minimizētu šo manuālo roku darbu un pēc iespējas vairāk būtu opcijas no vienas sistēmas uz otru pārsūtīt datus, kā piemēram, ja traktors strādā, smidzinātājs, pieņemsim, strādā uz lauka, tad viņa termināla ir informācija par to, uz kuru lauka viņš ir strādājis, cik kādus produktus viņš ir izlietojis, un šie dati nav jāievada kādam geofējas sistēmām, bet viņi tiek eksportēti patiešo uz geofējas sistēmu, jā, kā jau tu minēji, ietaupot laiku, resursus un šos, minimizējot šo kļūdu procentu. Un tad pēc galvenais jautājums, kas šo sistēmu var lietot, ja? Kas ir tas, principā, kad ir tāda mērķa auditorija, vai tur kaut kādi ierobežojumi, tiksim, saimniekošanas tips, veids un tā tālāk. Kas var kvalificēt šīs programmas lietošanu, kas viņam priekš tā ir jāizdara? Jā. Mēs esam izveidojuši sistēmu, kas ir piemērota principā ikvienam Latvijas lauksaimniekam, vai tā būtu mazāka saimniecība vai liela, jo funkciju ir ļoti daudz, un mazākas saimniecības varbūt izmanto dažas funkcijas, vairāk darbu uzskaita, noliktavas uzskaita un atskaišu eksports. Lielākais saimniecības jau izmanto visas šīs telemātikas, opcijas, principā nekādu ierobežojumu nav. Mēs arī konsultējamies ar klientiem, jautājam, ko viņi vēl vēlētos, kādas funkcijas vai kādu funkciju uzlabojumus, un nepārtraukti attīstam sistēmu. Jā. Saimniecībām līdz 100 hektāriem sistēma ir bez maksas, tā kā droši var izmantot. Jāatzīst, tas man arī pašam ir geofējas, jā. Bet kaut kādu laiku atpakaļ tikai uzinstalēts un arī lietoju savām vajadzībām. Bet tā vispār tev ikdienas sanāk konsultēt diezgan daudz zemniekus, jā. Cik daudz laika aizņem vispār viņu uzinstalēt un palaist vienai saimniecībai? Vai tas ir baigi kaut kāds sarežģīts process, vai tas nav nekas tāds baigi īpašs? Principā tas viss ir ļoti vienkārši, vajag pieslēgties geofējas sistēmai, izveidot kontu. To var ļoti ērti izveidot ar e-pastu vai pieslēgties ar Gmail vai ar Facebooku, kā ērtāk. Jā, lauks var ieimportēt patiešo no Lada, kā jau es iepriekš minēju, un tad jau var sākt visu šo uzskaitu. Principā tas ir ļoti vienkārši elementāri. Protams, ir kaut kādas nianses, un ko uzreiz varbūt arī tā kā var nepamanīt sistēmā, tādēļ es vienmēr piedāvāju arī apmācības, vai pie mums ofisā, vai pie klienta saimniecībā, vai online, kā ir ērtāk, teiksim, un izejam cauri visām funkcijām, pastāstu varbūt kaut kādus interesantas nianses. Uzreiz, protams, rodās tādi jautājumi un tad jau ir tā lietošana kļūst ļoti ērta un vienkārša. Tīri tehniski no tā brīža, kad tu aizsūti to pirmo e-pastu uz serveru, lai dabūtu to piekļuvi licenzijā, un tad līdz pusdienu laikam var principā palaist arī to visu geofējas līdz tādam stāvoklim, kad viņš tev jau var funkcionēt un pildīt savu to pienākumu, vai ne? Jā, principā, pat es teiktu, mūsu sistēma ir ļoti ērti un vienkārši lietojama. Pāris stundās, ja nav pārāk liela saimniecība, ir iespējams savadīt arī visu savu iepriekšējo sezonu un redzēt, tad kāds tad ir tas galā rezultāts, jeb finanšu plūsma, cik tad tu esi šajā sezonā nopelnījis. Ideāli. Un tu biji ieminējies arī par tām ražas prognozēm, jā? Tad varbūt nedaudz vairāk arī pastāstīt. Man vienkārši interesē, kā tad tas iet kopā ar digitālām tehnoloģijām. Lūk, mēs iegūstam šos satelīta attēlus, kur ir attēlota veģetācija, kāda tad viņa ir uz lauka, jo pirms ražas novākšanas mēs nevaram
lauka vidū ar aci saskatīt to, ko spēj satelīts no augšas. Principā, nospiežot vienu pogu geofējas sistēmā, uzģenerējas šis ražas potenciāls. Gan vidējā raža, kas būs no lauka, gan vispār potenciāls, kāds ir šim laukam. Tad, pirms ražas gūšanas var arī pārskatīt visus šos laukus un šo ražas prognozi apstiprināt un pēc tam vēlāk salīdzināt. Un mūsu klienti ir teikuši, ka viņas ir diezgan precīzas, jā, šīs ražas prognozes. Vai viņš arī ņem kaut kādus vēsturiskos datus? Nē, mēs strādājam sezonā un ražas prognozi veicam tieši pēc šiem aktuālajiem satelīta datiem. Viņi atjaunojas diezgan regulāri, apmēram 2-3 bildes nedēļā mēs piedāvājam. Ja nav mākoņains laiks, jo caur mākoni bildi nav iespējams iegūt. Tas ir logiski, bet, teiksim, runāt par to digitālo rezolūciju, tur tas pikselu lielums, cik viņš tur liels vispār? 10x10 metri. Jā, tad, principā, lielajiem laukiem tas ir pilnīgi ok, lai tā kā plānotu arī tā kā to saucam meslošanu, jā. Jā, tieši tā. Un meslošanas kartas tad izveidēja tas arī, principā, viens klikšķis, jā, lai varētu tur... Jā. Principā, jā. Šīs meslošanas kartas geofējas sistēmā izveidot var, principā, pāris minūtēs, ja ar pāris klikšķu palīdzību. Turpat nav nepieciešams ne agronoms, nekāds trešās puses speciālists, saimnieks to var izdarīt pats. Lejuplādēt nepieciešamajā formātā, vai tas būtu ISO, Trimble, Amazon Shape, John Deere Shape, un ar flešu pārnest uz kaisītāju termināli un kaisīt tātad slāpekli ar mainīgo dēvu. Bet to var izmantot tikai tad, ja saimniecībai precīzais kaisītājs, un kuram izpildās 3 nosacījumi, kad ir jābūt GPS, mainīgai devai un sekciju kontrolai. Tīri tehniski diezgan lielai daļai varētu... Jā, principā visiem gandrīz jau precīziem kaisītājiem ir šie nosacījumi. Jā, tā kā ļoti daudz saimniecības šajā sezonā bija izmēģinājušas šo funkciju. Mums, starp citu, ir arī ļoti labs video. Mūsu sociālos tīklos var paskatīties vai Facebookā vai TikTokā, kad mūsu klients, kā viņš veido šīs kartas geofējas sistēmā, cik tas ir ērti un vienkārši, pēc tam pārnes tātad uz kaisītāju un brauc pa lauku, un tur visu viņš ļoti skaisti ir parādījis, kā tas notiek. Jā, tad diezgan liela interese šajā sezonā arī bija par šo mēslošanas karšu izveidi, jo tas palīdz ietaupīt pirmkārt slāpekli, kas ir dārgi minerāli mēsli, ko tas dod vēl, lai lauks tiek izlīdzināts. Tur, kur augiem ir nepieciešams, tur šis slāpeklis tiek kaisīts, kur nē. Un līdz ar to nav veldre un arī raža, tiek diezgan labi izlīdzināta. Pēc kaut kādām apmēram 3-4 dienām pēc šī kaisījuma var paskatīties geofējas sistēmā atkal šos pašus satelīta datus. Un tad jau var redzēt, ka tas lauks būs tāds vienmērīgi zaļš, diezgan vienmērīgi izkliedēts, jā. Tā. Un tad runāt konkrēti par geofēju, tad viņš ir pieejams Lietuvā, Latvijā un Igaunijā vēl droši vien, kad nav, jā? Igaunijā nē, uz šo pusi mēs tā kā arī īsti neskatāmies. Drīzāk tiek domāts par Polijas virzienu. Polijā, jā. Skaidrs. Mana skatījumā diezgan ambiciozs un milzīgs projekts, un no kura, es domāju, mūsu zemnieki var gūt labumu, tikai jāsaka izrādīt un turpināt izrādīt interese. Mums ir lieliski speciālisti, atbalsta komanda, un te var vienmēr sastapt Jelgavā, Linsagro biroja, jā. Bet cik es redzu, tad tu arī diezgan bieži pabraukājies arī pa Latviju. Jā, jā. Šajā sezonā mēs organizējām arī dažādus apmācības seminārus lauksaimniekiem, lai parādītu visas tās iespējas, ko vispār geofējas sniedz, un kāds ir tas reālais ieguvums. Jā, brauc arī, protams, uz saimniecībām, tiekos ar agronomiem, īpašniekiem, pārvaldniekiem, labprāt aicinu arī pie sevis uz ofisu. Tā kā, jā. Es tas sapratu, arī tagad tiek rīkotas apmācības mūsu Linsagro komandai, jā. Tad visi tie, kas sadarbojas ar Linsagro agronomiem, jūs varat droši prasīt saviem menedžeriem. Noteikti tad varēs palīdzēt jau atrast tevi un tad jums tālāk strādāt ar to sistēmu. Droši var sazināties ar mani, jo mēs piedāvājam bezmaksas izmēģinājumu periodu, kas ir 1 mēnesis.
Un tad jau var saprast to sistēmas funkcionalitāti un cik viņa ir ērti un vienkārši lietojama saimniecībā. Kāds ir tas reālais ieguvums? Un tajā bezmaksas periodā tad arī ietilpst pilnīgi tā visa funkcionalitāte, kas tur ir iespējama, jā? Jā, pilnīgi visas funkcijas var izmantot, gan visu šo vienkāršo uzskaiti, gan datu nosūtīšanu, atskaišu nosūtīšanu uz vadlīdz sistēmu, visas modernās tehnoloģijas, satelīta datus, pilnīgi viss ietilps. Mums nav nekādu, teiksim, tur slēptu funkciju vai papildus kaut kādu citu. Jā. Labi, paldies tev par šodienas sarunu. Bija interesanti paklausīties, jo tas arī ir viens no tādiem momentiem, kas, domāju, varētu būt ļoti svarīgs mūsu lauksaimniekam, kas grib strādāt gudri vai viedi, tagad populāri teikt, jā, un es domāju, ka tas tehnoloģijas tikai attīstās, un es redzu arī šeit nostrādāt jau vairākus mēnešus Linas Agro, kad arī jums tur tā dinamika ir diezgan izteikta, ja, kad būtiski pāris mēneši atpakaļ mēs vēl nerunājam par tiem papildus funkcionalitātēm, ja, un jau tagad, principā, jūs jau esat vienu soli līdz dažu sistēmu atkal integrēšanai, ražošanā. Paldies tev!